23. gada vasara Latvijā bija auksta un lietaina. Ar domu noķert vēl pēdējo siltumu mēs augusta beigās atkal devāmies uz Horvātiju. Šoreiz iepakojām līdzi arī manu mammu un tēti, bet uzminiet, kāds laiks bija Horvātijā. Es jau gribētu teikt, ka tāds pats kā Latvijā, bet īstenībā Horvātijā bija vēl daudz sliktāks. Bet, zin, kā ir to lietu, labāk, ka viņš ir pamatīgs un vienu dienu, nekā pa bišķim katru dienu. Lietas tur beidzies, ir forša saule, nav vēl beigas silts. Arī vakardien runājoties ar vietējiem, viņi teica, ka tādi lieti vasaras beigās pēc lielā karstuma mēdz būt. Tas, kas ir vairāk netipiski, ir tas, ka tas nāk kopā ar beigo augstumu. Respektīvi, vakar bija 17 grādi. Bišķi tāds šoks par to vēsumu. Šodien arī tikai kaut kādi 21, 22, bet turpinās iesilt. Un ūdens vienkārši pasakains. Vakar ūdens bija 24 grādi, un tas pat bija vietā, kur vēl visi tie trakie lietas ūdeņi tecēja iekšā diezgan strauji. Tā kā es domāju, ūdens būs labs, braucam uz pludmali. Pludmali, ko mēs ļoti bijām iemīļojuši pagājuši gadu, šogad mūs pievīla, jo tur viss ir mainījies. Stāvēt maksāja tikai 5 eiro un cenā bija iekļauts taksīts lejā uz pludmali un atpakaļ augšā. Atcerieties, mēs tur ar to zālespļāvai braucām. Šogad stāvēt maksā 10 eiro un par taksīti ir jāmaksā eiro 50 katru cilvēku katrā virzienā. 5 cilvēkiem uz dienu tur sanāk kaut kā 25 eiro. Un tas mūs spieda meklēt citas alternatīvas. Ja tā nebūtu, mēs nebūtu nekad nokļuvuši šai vietā, kas ir daudz mazāk pludmali, cilvēku popularitātes ziņā. Tepat autostāvvieta, tepat pludmali, gan supu atnest rokām, gan ēdienu atnest. Pabraucot te nedaudz uz priekšu supu, atradām foršu klinšainu pludmalīti, kur var ielekt, kur ir silts ūdens, daudz siltāks kā te. Šeit ir kaut kādi 22 grādi, tur ir 26, 27. Ļoti patīkams silts ūdens. The struggle is real. Toreiz manis lejā ir Rabaka ciemats, kurā mēs bijām pirmajā vakarā. Pastaigājāmies gar piekrasti. Bet, braucot garām, šeit pamanījām, ka augšā kalnā ir diezgan iespējīga pilsēta. Un Nagini ezer visu to, ka jau vakars ir klāt un tūlīt saule, praktiski jau ir norietējusi. Mēs izdomājām atnākt šeit. Godīgi sakot, nezinu, kā viņu sauc, jo viņa tā diez vai ir Labina. Viņai ir kaut kāds cits nosaukums. Tiesim pasīties, ko vēl te var ieraudzīt. Horvāti ļoti ātri ir atkoduši to sistēmu, ka cilvēki, kas brauc šeit, viņi grib noparkoties un viņi mēdz parkoties dažādās jocīgās vietās. Ja tu šeit apstājies bez atļaujas, tad viņi uzskata, ka tu esi noparkojies ar dienas biļeti. Un dienas biļeti maksā 66,40 €. Tā kā iebrauc ne tur, noparkojies ne tur un 66 € mierīgi čink jānoskait nost.